Sestdien, 13. oktobrī, Latvijas Universitātes stadionā notika Livlanda Latvijas meistarsacīkšu otrā apļa spēle starp LDE Miesnieki un Garkalna Livonija komandām. Sīvā cīņā uzvaru guva Livonija regbisti ar rezultātu 13-5. Pēc spēles Garkalna Livonija kluba prezidents Vigo Valdovs atzina, ka tāda komanda uzvarējusi gan Latvijas kausa ieguvējs, gan valsts čempionus. Tagad komandai esot iespēja vēl pacīnīties arī par medaļām. Regbijs Latvijā sasniedzis pusgadsimta slieksni, tātad jau solīdu vecumu. Ir izveidojusies savu sporta veidu vēsturi, kuru rūpīgi kopjas saglabā un papildina regbija klubā Livonija, veidojot teju vai saudabīgu regbiju mazo slavas zāli, arhīvu fotogrāfijas, vēsturiski sporta tērpi un dažādas balvas un regbija relikvijas, piemēram, kaklsaites, kurām ir sava loma nozīme regbija tradīcijās un rituālos. Regbijs kā sporta veids Latvijā ienāk tālajos pagājušā gadsimta 60. gados, un to toreiz sākuši spēlēt dzelzs vīri, kur priekšā tagad jānoņem cepurs, tā saka regbija klubā Livonija, kurš dibināts 2007. gadā, bet tā pamatlicējiem regbijs tā ir aizraušanās daudzu gadu garumā. Pirmsākums šim te jaukajam pasākumam īstenībā ir visnotaļ interesants, jo 10 gadus atpakaļ es darbojos kompānijā Laima, darbojos kā attīstības direktors, un bija nepieciešams kāds ārpus darba, ārpus biznesa pasākums, kas varētu vienot komandu. Un par cik pats aktīvs regbijs savu toreiz arī bija, tad likās, kāpēc spēlēt kaut kādu basketbolu, kaut kādus futbolus, kas ir tā tradicionāli. Es teicu kolēģiem, es saku, aizbraucam vakarā uzspēlēt regbiju. Ja cilvēki, kas vispārībā nebija saistīti ar regbiju, kam tas priekšstats bija pirmais, kad tur ir traki jau veči, kas lauž viens otru un stāda zemē, bet viņi tā kā teica, ka viņi pamēģinās. Un tā mēs 20 cilvēku sastāvā pirmo reizi, 10 gadus atpakaļ būtībā izgājām uz lauku pamēģināt. Tā pamazām viss sācies, to rūpīgi attīstot un ejot nevieglus ceļus, ir regbija klubs Livonija un ir komanda Garkalna Livonija. Labs treneris ir lielā loza, teica Vigo Valdovs, kas izvilkta, un tas atrasts ārpus Latvijas, Velsā. Unbelievable, the guy's commitment. Treneris teica, ļoti patīk vērot, kā attīstās spēlētāji. Daudz ko dod tas, ka spēlējam arī ārzemju turnīros Zviedrijā, Somijā, Anglijā, Īrijā. Tāpat ārzemnieki brauc uz šejien spēlēt. Tas kopumā dod izaugsmi. Arī spēlētāji nav tikai no Latvijas. Mārtiņš Kvins atbrauc no Austrālijas, kur spēlējis regbiju jau no agras bērnības. Šajā komandā man baigi patīk tā kopības sajūta. Tur visi ir draugi, gan uz laukuma, gan ārpus tā. Man tomēr baigi patīk spēlēt šajā komandā, un citur negribētu spēlēt. Francijā, tāpat kā Velsā, regbiju spēlē no agras bērnības. Ja citās valstīs lielāks uzsvars ir uz spēles tehniku, tad te spēle ir asāka, bez kompromisiem, vajadzīgs ne tikai fizisks spēks, bet arī lielāks gribas spēks. Chilling time, baby! Chilling time! 13-5 mēs vinējām. Rītīgi labi, kādas emocijas? Protams, ka labas. Un kā tomēr vinējām čempionus. Šobrīd komanda piedzīvo ārkārtīgi strauju progresu. Ņemot vērā to, ka mēs šogad esam dabūjuši treneri, kurš pēc savām saknēm ir velsietis, kā arī esam ieguvuši komandas sastāvā 3 franču spēlētājus. Komanda diezgan spēcīgi progresē, par ko liecina arī rezultāti Latvijas čempionātā. Regbijs patiesībā ir tāds sporta veids, kur jebkurš var atrast savu vietu. Jebkuras komplekcijas, jebkuras kondīcijas spēlētājs, gan liela, gan maza, ātri un lēni. Katrai pozīcijai uz laukuma ir savas nepieciešamās īpašības. Ja. Tie, kas stumbjās, tie ir lielāki, tie, kas skrien, tie ir mazāk. Parasti izspēlētāji, kas ir smadzeņu centrs komandai, tie parasti ir maza auguma. Ja, tā kā būtībā jebkurš var atrast vietu. Šobrīd padomā ir nopietni attīstīt jauniešu sporta virzienu. Tos gan esot tagad grūti atraut no datora, bet te laikam lieta noderēs regbija kluba mājas vietas sporta komplekss Garkalnē, kas jau saņēmis ļoti augstu novērtējumu. Mums ciemos bija Eiropas regbija federācijas lielais boss Bakēkungs, 2 nedēļas atpakaļ, ja nemaldos. Viņš apmeklēja šo stadionu, tikās arī Bauzes kungu. Un viņš šo stadionu novērtēja tik augstā līmenī,
kad izteica piedāvājumu nākamajā gadā rīkot šeit Eiropas meistarsacīkstes, regbijā 7, mazajā formātā regbijā, bet tas novērtējums tas ļoti augsts un nopietns. Šeit bija ļoti daudz jauniešu, kas pa vakariem vienkārši daudzajās riņķī un nebija ko darīt. Tad arī sākām nedaudz pie šīs sporta bāzes izveidas. Un tad arī, kā teikt, parādījās regbija klubs Livonija, kas izteica vēlam, ka viņi varētu piepalīdzēt, teiksim, ne jau materiāli, bet ar darba spēku un tam līdzīgi. Un būtībā no 2006.–2007. gada arī regbija klubam Livonija Garkalni šeit ir izveidojusies mājas vieta un šī sadarbība starp Garkalnas domu un regbija klubu, es domāju, šajos gados ir ļoti laba bijusi un viņi tikai aug, jo tiek iesaistīti jauni bērni un tam līdzīgi. Un mūsdienās, man liekas, iesaistīt bērnus, lai viņi nedaudzās riņķī un netaisa visādas nerātnības, teiksim tā, tas ir tikai pozitīvi. Tā kā šeit arī ne tikai pašvaldībai, bet arī klubam jāsaka liels paldies. Regbija klubā Livonija teica, ka Garkalna esot otrā lielā loza, kas izvilkt, ja par pirmo sauc treneri no Velses. Un ļoti uzteica lielo domas atsaucību, labo sadarbību un vēlmi nodarbināt jauniešus ar sportu. Regbijs jau attīstās mums ārkārtīgi daudz. Iepriekšējā priekšsēdētāja vadībā viņš jau to ievies un, teiksim, turpina attīstīt arī tagad, kad viņš nav priekšsēdētājs. Un, teiksim, es uzskatu, ka tieši regbija jautājums jau ir viņam sirdslieta un arī šie visi laukumi, kas ir izveidoti, faktiski, ir viņa tā iniciatīva jau, lai regbijs arī Latvijā attīstās. Kas no mums, no manis un no mums ir, tas ir, ka mēs viņu atbalstam šo iniciatīvu un kā jau, teiksim, arī citus sports, tad arī regbiju, teiksim, finansējam attiecīgi, lai šis sporta veids būtu attīstīts gan Latvijā, gan Garkalnē. Tā kā pie mums šeit arī tai komandā ļoti daudz Garkalnes iedzīvotāji, kuriem ir laiks un interesi tur spēlēt, tad es tikai to varu pateikt, ka veselā miesā vesels gars, lai viņiem veicās. Garkalnes pašvaldība atbalsta ne tikai regbiju, arī citus sporta veidus – futbolu, tenisu, basketbolu, volejbolu, vieglatlētiku, riteņbraukšanu un daudz ko citu, jo īpaši mazos sportot gribētājus. Tā ir pašvaldības funkcija, un mēs viņu pildam un esam ļoti apmierināti. Ja iedzīvotājiem tas patīk, vēl jau labāk. Ja cilvēki ir apmierināti un pašiem viņiem rodas no tā pašapziņa, tad viss ir kārtībā, tad viss ir laimīgi un īpaši tas cilvēks pats ir laimīgs. Viņa ģimene ir laimīga un līdz ar to mums ir pilnvērtīgs Latvijas pilsonis. Tātad, ja jums patīk un interesē regbijs, meklējiet ceļu uz Garkalni. Meklējiet tur regbija klubu Livonija.